Igauni pēdējā laikā pārņēmusi viena lieta. Tiek filmētas jaunās sērijas filmai LEGO City, kas pagājušo gadu Rīgainē ieguva ļoti lielu popularitāti. Sākumā, kā jau parasti, tiek uzfilmēta parastā policijas ēka, un diktors saka LEGO City un sērijas nosaukumu, un tad pēc tam sākās sērija. Ko par to saka parasti garām gājēji, DTV un arī paši filmas veidotāji? To jūs uzzināsiet tūlīt. Filma LEGO City, un tā šķiet bija tāda diezgan smieklīga, arī reizēm nopietna, un arī reizēm tā tiek saistīta ar parastu cilvēku un policistu dzīvi. Šo garām gājēju filmā sauca Ilmārs Rimšs, un viņš pats filmējās filmā vienā sērijā, gatavošanās Ziemassvētkiem. Jaunās sērijas būs labākā kvalitātē, jo Rīgai nesen ir iepirkusi labas kvalitātes kameras, un, protams, arī pats policijas iecirknis par gadu ir ļoti mainījies, kā arī pati pilsēta ir pārkārtota, izskatās skaistāka un paverās daudz vairāk iespējām. DTV šo filmu visu gadu kā rāda, tā rāda. Kāpēc? Tūlīt mēs to varēsim uzjautāt. Es ļoti ceru, ka jūs saprotiet, šī filma ir tāda izcila, kā varētu teikt, patiešām, tāda ar savu rozīnīti. Tāpēc arī, ka daudziem cilvēkiem tā ļoti patika, un tad mēs arī rādām to filmu. Varam vairāk nopelnīt laiku, lai sagatavotos visādiem DTV raidījumiem, piemēram, kā ziņām, lai nav jālieto pārāk daudz reklāmas pauzes. Ko par šo filmu saka paši cilvēki, kas vēl piedalījās šajā filmā, jeb tie, kuri ir ieguvuši galvenās lomas? Nē, ja jau jūs tā man uzreiz prasat, vispār šī filma jau ir balstīta uz parastas policista dzīves, jo man tā šķiet arī, ka tā ir vienkārši policista dzīve. Vai jums tā nešķiet? Pat cietumnieks bija īsti cietumnieks. Šī filma man ļoti patika. Tā bija ļoti laba un arī visi tie piedzīvojumi, visi tie joki un kuriozi, tas viss nesa tādu kā baudu. Tā šķiet man. Ļoti jauka filma. Vispār jau šīs filmas jaunās sērijas bija diezgan grūti uzfilmēt, jo mums traucēja tāds bijušais pilsētas mēra palīgs Arķoms Virsavs, kurš vien brīdi, viņš faktiski kā nezina neko par Rīgaini, jo atvainojos, viņš pirmām kārtām domā, ka Fosteru māja, tas ir kaut kāds dzīvojamais komplekss vai kaut kas tāds. Un otrām kārtām viņš arī neatbalstīja šo projektu, tāpēc, par cik mēs tikām no viņa vaļā, tad mēs vienkārši varam tagad turpināt filmēt. Franks Deivs, Legrons Morgans, DTV.